Milzīgs pārsteigums, jo tajā brīdī, kad tu taisi filmu un tev ir vairāk kā 240 stundas materiālu, no kā ir jāuztaisa pusotra stunda, un tu dienā cīnies pusgadu ar to, lai to uztaisītu, motivācija ir tajā, lai filmu būtu pēc iespējas labāk. Protams, gribētu pateikt paldies pirmkārt Kisela kungam, ka ir šāda iniciatīva. Tad nevar nepateikt lielo paldies tiešām Edgaram Jaunupam, kuram tas rūp. Un strādājot ar viņu ikdienā, skaidrs, ka viņam tiešām rūp tas basketbols. Un, tagad ir filma, tas ir ilgas stundas, un viņš ir gatavs tajā iedziļināties, runāt. Tā kā viņam ir piederējušas šīs idejas par to, ka ir vajadzīgs filmas. Tā kā cilvēkais paldies tieši Jaunupam. Mēs esam apbalvojuši gan trenerus, gan sportistus, gan aktivistus, gan žurnālistus. Jo, redziet, ja kāds iedomājas basketbolu tikai ar to, kas spēlē uz laukumu, tas ir tāds šaurs skats. Šis balss ideja radās vienam no mūsu kluba atjaunotājiem, Raimondam Kiselam. Mēs visi vienojāmies, ka šo balvu varētu saukt Raimonda Kisela tēva vārdā, Jevgeņa Kisela vārdā, kurš 25 gadus ir bijis vēl tāda pirms atjaunošanas padomu laikā basketbola kluba VF Rīga faktiskais vadītājs. Un šogad tādas, mūsuprāt, faktiski konkurences nebija. Abi balvas saņēmēji, ja tā drīkst teikt, Dzintars Dreibergs ar savu ļoti pašaizliedzīgo darbu, popularizējot basketbolu, uzņemot filmas. Un Jānis Petronis, kurš šogad traģiski aizgāja no dzīves, bet kur ieguldījums basketbolā, mūsuprāt, ir bijis nenovērtējams. Un viņa pozitīva attieksme, augstā profesionalitāte ir tiešām veicinājusi arī reputāciju basketbolam kopumā.